Labdien, sēsīs, labdien, festivālā Lampa, labdien, drošajā teltī, gan skatītāji šeit, gan arī skatītāji otrpus ekrānam. Šīs dienas diskusijas tēma – kā aug Latvijas aizstāvji. Runāsim par jauniešiem, kas viņus motivē uzvilkt formas tērpu, varbūt arī neuzvilkt formas tērpu, bet interesēties par militārām tēmām, par patriotiskām tēmām, par Latvijas aizsardzību, jo tas nerodas vienā dienā. Un jaunieši, kuri ir izvēlējušies savā dzīvē iestāties par Latviju, tā būs Latvija pēc 10-20 gadiem. Iepazīstināšu ar saviem šīs dienas viesiem. Man blakus sēž Ingus Baškers, kas ir pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas 3. kursa students, jāsaka, vai skolēns vai kadets, kā ir pareizi? Kadets būtu. Kadets, ja? Labi. Un Ingus ir par sevi teicis, ka grūtos brīžos tev galvā esot, kas jādara, jādara. Ja? Jā, tā ir. Labi. Nu, kas jādara, jādara. Tālāk Uldis Zupa, Jaunsardzes centra direktora vietnieks mācību un izglītības jautājumos, un jūsu pētniecības darbs arī ir saistīts ar jautājumiem, kas skar Latvijas aizsardzību, un jūs tā pārliecība ir, ka jauniešu patriotiska audzināšana un valsts drošība ir nesaraujams tēmas. Labdien, jā, viennozīmīgi, un izglītība, sabiedrības izglītība arī ir viens no šiem stūrakmeņiem. Jā, un pulkvedis Vilis Bauska, ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas direktors. Tā ir 2. militārās ievieras vidusskola, kas darbu sāks 1. septembrī. Es saprotu, šobrīd jau darbs ir sācies ar jauniešu uzņemšanu, un jūs atradīsieties kur? Labdien visiem šeit un Latvijā. Tad mēs atrodamies Rēzeknes novada Maltā, Maltas vidusskolas telpās, un pašais mēs uzņemam jauniešus, gaidām no viņiem dokumentus, lai nokomplektētu savu kursu pirmo. Paldies! Baiba Felkere. Baiba ir Jaunsargu pašpārvaldes koordinātore. Baiba Jaunsardzē ir vairāk kā 5 gadus, un par tevi runā, ka tev ir ļoti liels gribas spēks, un arī tu esi viena no tām, kas motivē citus jauniešus. Labdien, jā. Un izglītības ministriju mums pārstāvēs Randa Ķeņģe, izglītības un zinātnes ministrijas Jaunsardzes politikas nodaļas veidotāja vai jaunatnes? Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja. Tātad no ministrijas skatu punktu jūs turat rūpi par jauniešu izglītību. Jā, lielā mērā jā, bet droši vien, ka izglītība būs plašāks konteksts. Manā pārziņā ir vairāk neformālā izglītība, viss, kas notiek ārpus skolas. Un tā kā mūsu diskusijas tēma ir, kā aug Latvijas aizstāvi, tad es uzreiz mērķi auditorijai. Ingus, tev jautāšu, kā tev klājas Kalpaka skolā, 3. kurs, nākamgad finišs? Kas ir mainījies pa šo laiku? Varbūt, kas ir tava motivācija darboties, jo pirms tam es saprotu Jaunsardze, un pēc Jaunsardzes nākamais loģiskais solis, tā tad ir Kalpaka skola. Kas ir tevī mainījies pa šo laiku? Nu, es viennozīmīgi esmu vairāk sācis novērtēt mazās lietiņas, kā, piemēram, duša gulta. Jo atnākot no meža nedēļas, ieiet tajā dušiņā ir vienkārši ļoti patīkam un nevarētu būt iedzīt brīdī nekas labāks. Es arī esmu ievērojis to, ka man ir vieglāk komunicēt ar cilvēkiem, jo ir jāmāk sadarboties ar pilnīgi visiem, nevis tikai tiem, kas tev patīk, bet arī ar nepazīstamiem cilvēkiem, svešiem cilvēkiem. Jo dienas beigās jūs visi strādājat vienā komandā un jūs esat kā viena ģimene. Un arī fiziskā sagatavotība. Tas ir uzlabojies. Iepriekš arī nebija slikti, bet ir ļoti uzlabojusies un tāda noturīga palikusi. Jo tas fiziskās aktivitātes, sports, rīta rosmes, laukaujas iemaņas, viss norūda tevi un iedod vairāk fizisko un attīsta tevi. Es aicināšu pārējos dalībniekus droši papildināt, ja ir kaut kas iebilstams, un, ja runāja mikrofonā, turam tuvāk vēl mikrofonu. Un līdzīgs jautājums būs, Baiba, arī tev. Arī Jaunsardze tev ir devusi rūdījumu, bet kas ir tevī mainījies? Nu, es varētu teikt, ka es esmu palikusi drošāka. Tas pats, ko Ingus teica, ir tā, ka tev ir vieglāk komunicēt ar cilvēkiem.
tu nebaidies, tu vari sev varbūt kādam šķērslim pārkāpt pāri. Un tā arī tas pats disciplīna, tu vari sevi nolikt kaut kādos punktos, un tu zini, ka tu to nepārkāpsi, jo tev ir tā disciplīna iekšā. Bet, ja jūs abi divi esat izvēlējušies šo ceļu, kas ir jūsu nākotnes plānos, varbūt Vaiba, ko tu darīsi tālāk? Nu, man ir doma, par cik man tagad ir 18 beidzot, tad es gribētu pamēģināt kaut ko vairāk nekā tikai jaunsardze. Un ir doma, ka es iešu varbūt uz to obligāto dienestu. Valsts aizsardzības dienestu, domā, ja? Jā, atvainojos. Un, vai arī es pamēģināšu tikai aiziet zemesardzē, pastīties, kā vispār ir. Un, ja man tas nepatiks, tad tāpatām es kaut kur ar kaut kādu novirzienu, jo man gribās to medicīnisko dabūt. Un tad es varbūt ar medicīnisko kaut ko saistīšu. Labi, Ingus? Mans mērķis ir pēc skolas absolvēšanas doties uz profesionālo dienestu, parakstīt tur līgumu un arī paralēli studēt augstskolā. Kas ir jums abiem diviem? Varbūt jums kāds draugs paziņa ir jautājis, kāpēc tev to vispār vajag? Ko tu viņam atbildi? Nu, man īsti tāda situācija nav bijusi vēl, bet es nodaļu atbildēju to, ka man tas patīk, man tas ļoti interesē. Un tas ir, kā es redzu savu iespēju atdot Latvijas valstī par to, ko viņi man ir devusi. Jo es neredzu labāku veidu, kā atdot valstī, kā iet viņu sargāt un kalpot viņai. Vaiba? Nu, man bija tā, ka man krustmāte ļoti daudz jautā, kāpēc tu izvēlēs tieši militāro. Tu taču esi meitene, tev vajadzētu tā kā sievišķīgā kaut ko, bet man ir tā, ka man nav ko to enerģiju izlikt. Un man patīk, man ir tāds azarts iedzinies iekšā, ka man vajag kaut ko pamēģināt, un es tikai eju, man nāk viss kaut kas klāt, gan no jaunsardzes, gan vispār ar kādu runājoties. Un tad man tas patīk, un es tā kā viņiem saku, ka es to darīšu, lai vai kas man apturētu. Nu, patiesībā jaunsardze tālāk vai no Kalpaka, vai tagad Radziņu skola, zemesardze, valsts aizsardzības dienests, profesionālais dienests, iespējams, kaut kur cilvēks arī aiziet rezerves karavīrs kļūst. Jā, bet kaut kur tam visam ir saknes, un man šķiet, ka tās saknes ir ģimenē, jo ne jau jaunsardzē, ne jau valsts aizsardzības mācību skolā iedod, nu varbūt arī kādam iedod to izpratni, bet tomēr vairāk vai mazāk viss sākas ģimenē. Un, Uldi, es jautāšu jums, jūs nodarbojaties, jūs redzat vistiešāk to jaunsardzes bildi pilnībā. Jums atnāk dažādi cilvēki, ļoti dažādi jaunieši, katrs ar to savu ģimenes bagāžu. Un ielikt viņiem šo Latviju kā vērtību apzināšanos. Nu, ja skatās kopā uz jaunsardzes programmu, tad nav tā, ka mēs, kā ir šis teiciens, ka nevar piespiest mīlēt Raini. Tieši tas pats, manuprāt, ir attiecināms gan uz valsti, gan uz savu pilsētu, uz savu kopienu. Tieši to pašu arī var tāpat arī teikt. Un tas, kas programmā vai tas, ko mēs darām, sākot ar 10-gadīgiem, 11-gadīgiem bērniem, ir lēnā garā caur to savu vietu, caur to savu pilsētu, caur to ciemu, lēnām caur visu programmu uzbūvēt šo te plašo skatījumu un nevis piespiest, bet pavērt horizontus. Un nav jau gluži tā, ka mums jau nāk uzreiz 10-gadīgi patrioti no ģimenēm. Mums ir tas, ko mēs arī redzam arī šo otro virzienu. Mums ir bijuši jaunieši, kur nāk no ģimenēm, kur nekad nav svinējuši mājā neatkarības dienu. Un caur redzot to, kā notiek jaunsardzē, vai redzot, kas notiek 11. novembrī, viņi aiznes uz ģimeni, un ģimene sāk atzīmēt šīs dienas, tā ka šis process ir apusējis. Un runājot par meitenēm kopumā, mums, ja pareizi atminos, ir kaut kā 38% meiteņu jaunsardzē. Tā kā mēs esam ļoti, teiksim tā, atvērti un iekļaujoši šī vārda visplašākajā nozīmē. Tā kā mums ir gan puikas, gan meitenes, kuram nāk, patīk pavadīt laiku kopā, iemācīties kaut ko kopā un arī izaugt kā personībām. Vai jūs varat raksturot, kādas pārmaiņas jauniešos, kas aiziet uz jaunsardzi, notiek? Viennozīmīgi viņi vairāk spēj uzņemties atbildību par sevi, viennozīmīgi viņi kļūst pašpārliecinātāki,
spēja rīkoties krīzes situācijās. Kaut vai šeit piemērs pavisam nesen bija pagājušā gadā. Bija situācija, kur viens vīrietis bija cietis, zaudējis samaņu, spēcīga asiņošana apkārt, stāv pieaugušie un skatās. Un jaunsardze, kurai būtiski jaunāka pa visiem šiem apkārtējiem, viņa dodas un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Un ir tā, kas faktiski uz vietas sāk organizēt visu. Un tas, manuprāt, parāda vien to, par kādiem cilvēkiem kļūst, izejot jaunsardzi. Jā, šie ir labi stāsti un piemēri, ko arī zemesargi ir stāstījuši, ka viņu zināšanas, kas ir iegūtas zemesardzē, ir noderējuši arī civilajā dzīvē, kaut kādos atgadījumos. Vai tu arī, darbojoties ar saviem kolēģiem, redzi, kad atnāk uz jaunsardzi varbūt bikli, netik pārliecināti par sevi, un kas ir tās pārmaiņas, ko jaunieši pēc gadiem iegūst? Pēc pieredzes varētu teikt arī pēc mūsu maziņajiem jaunsargiem, kas bija pašā sākumā, tagad jau viņiem ir gadiņš riņķī, un viņi ir jau tādi drošāki, viņiem gribās vairāk tā kā iet uz priekšu, viņiem vairs nav tā, jo tagad paši mazākie, kas mums ir, viņi saka, es varbūt nenākšu, man īsti tas nav priekš manīm, un tā kā viņi grib tikai ar ieročiem visu laiku darboties, bet tā nevar, un tad, jā, viņiem ir tā, ka mēs viņiem stāstam, motivējam kaut kā, lai viņi tikai iet uz priekšu, lai viņiem būtu tā drošības sajūta, un lai viņi varētu pēc iespējas vairāk iemācīties. Nu, jā, un tagad jautājums Pulkveškungam. Jums 1. septembrī sākās jauns posms, tātad otrā skola ar militāro ievirzi vidusskola tiek atvērta Rēzeknē, jūtīgā Latvijas vietā. Kā jūs uz to skatāties? Kāda būs šīs skolas nozīme? Varbūt kādi šai skolai ir virsmērķi, varbūt tā mēs varam teikt? Droši vien jāskatās pirmsākumos no tā brīža, kad šī ideja radās un kā viņa tika iedzīvināta. Viens no motīviem bija atvērt šādu skolu Latgalē, jo mēs redzējām, ka interese par Kalpaka skolu ir liela un viena skola nespēja uzņemt visus gribētājus vai tos, kuri iziet uz šo atlasi. Otrais bija valdības plāns par austrumu pierobežas attīstību, kur šī skolas izveide tika iekļauta ar nodomu dot iespēju austrumu Latvijas, austrumu pierobežas Latgales jauniešiem mācīties uz vietas un apgūt šo te militāro sastāvdaļu. Tas ir nozīmīgi, un to, ko jau šeit runājām, arī šie audzinošie momenti, mums ir jāpaveic, varbūt arī dažreiz ģimeņu vietā, jo, kā jau tika minēts, daži pat nesvin valsts svētkus, tad šī ir tā vieta, kur Latgales jaunieši varētu to izdarīt, un mēs skatāmies ļoti pozitīvi šajā jautājumā. Protams, mēs redzēsim, kādi jaunieši atnāks pie mums, tad jau visu vēl priekšā. Jā, un jūsu skola jau patiesībā varbūt arī var būt tāds centrālais elements, kur jauniešiem iedod to skatījumu, ka šī ir tava zeme, vai ne? Pilnīgi pareizi, un to mēs arī visi centīsimies darīt. Mēs esam jau ar skolas personālu pārrunājuši šo jautājumu, ka mūsu virsmērķis uzdevums ir attīstīt jauniešos šo apziņu. Protams, mēs dodam izglītību gan vispār izglītojošo priekšmetu ziņā, gan militārajā priekšmeti, ko jau arī kadets minēja, bet ārpus tā ir vēl šī audzinošā sastāvdaļa, patriotiskā audzināšana. Tas ir ļoti nozīmīgi, manuprāt. Tā kā es pati arī esmu zemesardzē, tepat Cēsīs 27. kainieku bataljonā, un mums arī ir dažādi piemēri un dažādi stāsti. Un tad, kad vēl mūsu bataljonā personāls nodarbojās ar jaunsardzi un bija jaunsardzi instruktori, tad viņi arī saka, reizēm uz jaunsardzi atved cilvēkus, maziņus un vecāki un saka, izaudziniet šito bosiku, es ar viņu netiek galā, kad tā ir tā vieta, varbūt, kur audzina. Tāpēc, Ingus, jautājums tev, kā ir
tavās Kalpakas skolā atnāk visi 100% motivēti jaunieši, patrioti, kuriem interesē Latvijas aizsardzība, vai tomēr atnāk arī tādi, kuri ir mazliet vecāku piespiesti, kuriem tā patriotisma stīga vēl tik labi neskan? Vecāku piespiesti nav pilnīgi neviens atnācis. Visi, kas ir, cik mēs esam runājuši šo starpā, un mēs esam runājuši ļoti daudz šo starpā, visi nāk brīvprātīgi, visiem ir izrāda kaut kāda veida interese, kurš nāk ar domu to, ka viņš noteikti tiesas dienestu. Ir kāds, kurš atnāk ar domu to, ka es vēl nezinu īsti, vai dienests ir priekš manis, tāpēc atnākšu pārbaudīšu un redzēšu, kā aptuveni būs dienestā. Un tad es sapratīšu, vai šīs ir priekš manis, vai šīs nav priekš manis. Bet visi nāk brīvprātīgi un ir ļoti motivēti. Baiba, tev varbūt kāds komentārs šajā sakarā par... Labi, tad pārējām uz ministrijas skatu punktu. Valsts aizsardzības mācība arī jau kādu brīdi ir skolās ieviesta. Un jaunsardzes instruktori ir tie, kas šo valsts aizsardzības mācību pasniedz. Un tur gan mēs skolās esam redzējuši, ka ir tādi, kuriem interesē, deg acis, viņi vairāk vai mazāk arī aiziet pēc tam uz jaunsardzi un darbojās jaunsardzē. Bet ar tiem pārējiem, kuriem pilnīgi nekas no tā neinteresē, bet tā stunda ir, cik daudz ir varbūt tādi, vai kā viņi tiek motivēti, vai viņi paši, kā tas ir? Jā, klausoties līdzinējo sarunu, gribētos jau, lai ir tajā ideālajā Latvijā, ka mēs ģimenē katram bērnam iedodam patriotismu un izjūtu par to, ka man šī valsts ir svarīga un es to vēlos aizsargāt, bet būsim reāli. Dati rāda, ka mums katrs 4. 8. klasnieks ir pateicis, ka viņš netic Latvijai pēc 10 gadiem. Pēc 10 gadiem Latvija būs vai Krievijas sastāvā, vai viņa būs kaut kāda neatkarīga valsts, vai viņas vispār nebūs kartē. Ja? Tā ir realitāte, ar ko mēs ieraugam skolas vidē. Un tā ir diezgan liela daļa. Un, līdz ar to, protams, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, ka skolas vidē ienāk šāds mācību priekšmets, kur īpaši un tieši runāt par to, kāpēc Latvija ir svarīga un kāpēc ir svarīgi to aizstāvēt. Un, ko mēs arī redzam no izvērtējuma valsts aizsardzības mācībai, kas arī ir veikts pavisam nesen, ekspostu izvērtējums, tad patiešām 3/4 skolēni, kur ir pieredzējuši valsts aizsardzības mācību, arī uzskata, ka viņiem tas ir bijis noderīgi un tas ir stiprinājis viņu prasmes. Un noteikti, ka mūsdienu mācību procesā ir vieta priekšmetam, kas ir arī diezgan praktisks, kas ne tikai māca kaut ko no mācību grāmatas un teorijas, bet ļauj arī pašam piedzīvot un pieredzēt. Tam noteikti ir ārkārtīgi svarīga loma. Protams, ka jaunieši arī norāda uz niansēm, kas var būt nākotnē, pie kurām vēl varam kopīgi strādāt. Un sākotnēji tā iecer arī bija tāda, ka šis priekšmets vairāk izglītos jauniešus pilsoniskajā kompetencē, pilsoniskajā līdzdalībā. Dēļ tā, ka tas mācību stundu skaits ir gan ierobežots, tad uzsvers laikam vairāk ir palicis uz šo militāro ievirzi. Un tur varētu būt vairāk arī pilsoniskumu. Tas ir tas, ko mēs arī redzam no ekspostu izvērtējuma, ka jaunieši liela daļa tomēr tā puses uz pusi saka, tās pilsoniskuma prasmes viņiem tomēr varbūt nav atnākušas caur šo mācību priekšmetu. Un ņemot vērā, ko es teicu iepriekš, tad viens mēs varam mācīt to militāro prasmi, kur patīk ieroči, patīk to apgūt, tas ir interesanti, tas ir aizraujoši, bet jautājums jau, uz kuru pusi mēs to ieroci tēmēsim tajā brīdī, kad var pienākt krīzes situācija vai kuram mēs iesim palīgā. Un tam ir ārkārtīgi svarīga loma. Mēs neesam tajā ideālajā situācijā, ka mēs par katru jaunieti skolā varam teikt, ka viņš to izprot. Un ka mēs visi esam vienlīdz piederīgi šai valstī. Tā kā tur vēl ir liels darbs darāms, un es tiešām redzu, ka šīs mācību priekšmets arī lielā mērā būtu tas, kuram arī, ne tikai, protams, bet arī būtu jāveicina šī pilsoniskā kompetence, pilsoniskā piederība. Kopumā mēs ne tikai no ekspostu izvērtējuma, bet arī no pilsonisko prasmu pētījuma redzam, ka Latvijā pilsoniskās prasmes ir būtiski zemākas nekā tas ir starptautisks salīdzinošs pētījums, un mēs esam zem vidējā līmeņa. Bet tas ir mērot šīs 8. klasnieku zināšanas. VAMS ienāk vidusskolas posmā. Tas arī jāņem vērā. Bet tā kā mums ir nepieciešams tās stiprināt gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.
Kā jūs atbildētu uz to jautājumu, kāpēc Latvijas valstī vispār ir svarīgi, lai jaunieši apgūst šīs militārās zināšanas, militārās prasmes, izpratni par to, ka mūsu vietā neviens šo zemi nesargās? Kāpēc valstī tas ir svarīgi? Es domāju, tas ir noteikti plašāks konteksts, ne tikai par austrumu pierobežu un to, ka mēs vienmēr dzīvojam un dzīvosim tajā, ka mums šī valsts ir gan kritiskā vietā uz planētas, kur mums vienmēr par valsts drošību ir jādomā. Bet es teiktu, ka mēs vispār dzīvojam krīžu laikmetā. Tieši šis te posms ir iezīmējis, ka mēs neko daudz nezinām, kāda būs pasaules kopējā ģeopolitiskā situācija. Tāpat mums ļoti daudz nāk klimata krīzes saistībā ar globālo sasilšanu, un mēs nezinām, ko mums katra diena, katra vasara un katra ziema var atnest. Un tas, ko mēs esam diskusijās ar jauniešiem izzinājuši, ka viņi jūtas droši, kamēr viņiem rokās ir pielādēts telefons. Ja? Bet tajā brīdī, kad jebkas var notikt, mums ir pazūd elektrība uz 24 stundām un tev nav iespējas viņu uzlādēt. Vai būsim reāli, arī labs iPhone augstā ziemas laikā uz Rīgas ielas var izlādēties. Un patiesībā mūsu jaunietis tajā situācijā jūtas diezgan bezpalīdzīgs. Viņi paši to apliecina, ja? ka viņš kļūst dezorientēts, viņš neprot palūgt palīdzību bieži vien kādam citam, orientēties pat pilsētu vidē, nerunājot par citām teritorijām. Līdz ar to viņi paši norāda, ka šobrīd un arī nākotnē vēl vairāk ļoti trūkst praktisko dzīves prasmju. Un tas nav stāsts tikai par militāru apdraudējumu. Tas ir stāsts par katra paša drošību, viņa nākotnes drošību, ģimenes drošību un spēju orientēties dažādās situācijās. Bet arī tas, ko jaunieši uzsvērs, spēja sadarboties, spēja strādāt komandā, spēja tikt pāri krīzēm. Tās ir ārkārtīgi svarīgas prasmes, ko tad jaunietim ir svarīgi apgūt. Jaldi? Jā, šeit varbūt mazs komentārs par valsts aizsardzības mācību. Es domāju, ka mums visiem sabiedrībai kopumā vajadzētu saprast, ka valsts aizsardzības mācība noteikti nav panacēja. Īpaši, ja mēs runājam par pilsonisku audzināšanu un kaut kādām rīcībām krīzes situācijās, jo valsts aizsardzības mācība, kā jau tik minēts, tā ir 10. klase. 10. klase vai tehnikuma 1. kurs. Un kas notiek pirmajās 9 klasēs, tas noteikti, es domāju, ka tas ir tāds labs jautājums, par kuru mums vajadzētu diskutēt, un kā šī te caurīja prasme, šīs te pilsoniskās zināšanas, kas ir kā caurīja prasme iestrādāt, bet kas varbūt īsti līdz galam nenostrādāja. Un tas pats arī citi dažādi jautājumi, jo tad, kad mūsu instruktori sāka iet iekšā klasēs un konstatēt, ka ir dažas klases, kurās kaut kāda daļa no jauniešiem vispār nesaprot latviešu valodu, tad ir diezgan pagrūti mācīt mīlēt valsti vai tam līdzīgas lietas. Ja tu pat nav iespējams pat viņam izskaidrot, viņš nesaprot valsts valodu. Un, manuprāt, šis ir varbūt tāds lielāks jautājums, lielāks izglītības jautājums vai arī kaut kāds arī integrācijas jautājums, kas manuprāt, mums būtu risināms. Jā, un, protams, valsts aizsardzības mācībā jauniešiem ļoti patīk visas praktiskās lietas, šaušanas. Mēs sākam arī no pavasarī šie iepazīstināšanu ar droniem, kas arī ļoti patīk. Un tas, ko arī pieminētais pētījums rāda, šīs te pilsoniskās zināšanas, tas ir ceļš, uz kuru mums bet mums vajadzētu iet, un tas, ko mēs arī esam sākuši arī valsts aizsardzības mācības programmu pārskatīt, bet vēlreiz atkārtojoties, valsts aizsardzības mācībā mēs nevarēsim izdarīt kā vienīgie vai kaut ko izmainīt. Ja? Mēs varam paplašināt atkal kaut kādus horizontus, varbūt nedaudz pašķaidīt tos burbuļus kaut kādus, jauniešiem varbūt izstāstīt lietas daudz tiešāk par tādām lietām, par kurām ģimenēs varbūt netiek runāts, vai ģimenēs, kur televizori stāsta varbūt citu, un tad jaunieti vienkārši pastāstīt, bet ir arī kaut kāds cits skatu punkts, un kaut vai caur šo šaubu sēklu, teiksim, iedot jaunietim vai veicināt to interesi, painteresēties vairāk un paskatīties, un varbūt pašam izveidot viedokli par to, kas notiek šajā valstī, kas notiek kaimiņu valstī un kas notiek Ukrainā. Jā. Varbūt īsts komentārs par valsts aizsardzības mācību. Tas ir priekšmets. Līdzīgi kā citi priekšmeti, matemātika, fizika, taktika, ko mēs mācām arī mūsu skolā.
Šeit liela loma ir tam cilvēkam, kas stāv klases priekšā un mēģina tās acis iedegt. Tāpēc liels sveiciens un laba vēlējums tiem cilvēkiem, kuri ir instruktori, gan Jaunsardzē, gan Kalpka profesionālajā vidusskolā, gan tie, kuri būs Radziņu skolā. Mūsu uzdevums ir iedegt acis jauniešiem, lai viņi ar prieku iet uz šo priekšmetu un skatās. Būsim atklāti, daudziem acis nedeg arī ķīmijā, daudziem acis nedeg arī citos priekšmetos, tā ka šis priekšmets nav varbūt izņēmums, bet mūsu uzdevums ir panākt, lai viņam tās aciņas iedegās tomēr. Nu, šim priekšmetam valsts aizsardzības mācībai varbūt ir tas pluss, kā te var parādīt, kā jau iepriekš Randa teica, to pienesumu, kur tev tas palīdzēs dzīvē, jo arī, kā kādreiz viena Jaunsardzē teica, pat ja mana zināšanas nekad man ceļojumā neļaus palikt bez ugunskura un attiecīgi bez ceptas desiņas uz ugunskura. Ja? Ķīmijā tur grūtāk parādīt, kur tā ķīmija dzīvē noderēs. Bet tomēr, tad es palikšu Polkoviča kungs pie jums un jautāšu, kā iedegt uguntiņu acīs tiem jauniešiem, kuri vispār neko negrib dzirdēt par tādu vārdu kā militārā sfēra, aizsardzība, viņi pret to visu ir skeptiski. Viņam tas vispār neinteresē. Kā iededzināt uguntiņu? Šeit noteikti jārunā par Radziņa skolu un Kalpakas skolu. Tad, kā jau tika minēts, arī Kadeta kungs teica, jā, mēs sastopamies ar tiem jauniešiem, kuri motivēti nāk pie mums. Līdz ar to tad, mums to uguntiņu ir iededzināt daudz vieglāk. Vēl viens pozitīvs moments atkal liels teiksim tā, paldies iet Jaunsardzes virzienā, jo šajās skolās ir liels īpatsvars ar jauniešiem, kuri izgājuši šo Jaunsardzes sagatavošanu. Un šī iekšējā Jaunsardzes, tā teikt, pārliecība par saviem darbiem, viņi paliec arī tiem jauniešiem, kuri ir atnākuši no skolas sola bez šīs Jaunsardzes pieredzes. Līdz ar to tad sanāk tā, ka gan pasniedzēji, gan skolas personāls, gan arī iekšēji Jaunsardze palīdz šo te kursu motivēt un iet uz priekšu. Protams, kā jau minēja arī valsts aizsardzības mācības priekšmeta kontekstā, ir svarīgs arī tas pasniedzējs un instruktors. Cik viņš ir aizrautīgs savā darbā, kā viņš spēja motivēt, aizraut jauniešus. Mums arī ir teorijas nodarbības, kas ir sausas un neinteresantas, bet viņām jātiek pāri. Uldi, varbūt no jūsu skatu punkta, kā motivēt, kā iedegt uguntiņu? Jā, to uguntiņu nevienmēr ir viegli iedegt, kā jau tas minēts. Jā, un šeit ir svarīgi jāsaprast, ka Jaunsardze tā ir brīvprātīga dalība ir Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācība, tas ir obligāts priekšmets. Un tas, ko arī instruktori stāsta, tas ir pilnīgi dažādas auditorijas, ar kurām strādāt, pilnīgi citādākas metodas jāizmanto un tā tālāk un tā tālāk. Un tā aizdegšana, vai viens no tādiem veidiem, kā aizdedzināt, tā ir pati instruktora personība. Un tas, kas arī daudzās aptaujās ir, kuras mēs veicam regulāri, arī parādās, ka šī instruktora personība ir arī tā faktiski, aiz kuras tā kā pavelkās. Un faktiski arī viens no, kas Jaunsarga aptaujās, kas tiek minēts, viens no iemesliem, kādēļ jaunieši piedalās Jaunsardzē, ir šis instruktors. Un tad nāk militārās zināšanas, un tad nāk formas darbs, un vecāku ieteikums, varbūt melo, nezinu, bet vecāku ieteikumi ir viena no pēdējiem, ka vecāki tā kā virzījuši. Ja? Un varbūt maz replika par iepriekš teikto, mēs nepāraudzinām jauniešus. Jaunsardze nav. Ja jums vajag pāraudzināt bērnus, tad nē, nav īstā vieta. Mēs palīdzēsim, iemācīsim sadarboties kolektīvā, pastāvēt pa sevi, uzņemties atbildību, bet mēs noteikti neesam pāraudzināšanas iestāde. Tieši tā, ļoti precīzi jūs teicāt, tāpat kā Jaunsardzē liela loma instruktoriem, arī abās militārajās skolās instruktoriem, tieši tāpat arī Zemesardzē ļoti liela loma ir komandieriem, kāpēc es nāku uz mācībām un kāpēc es esmu gatava stāvēt un degt par savu vienību. Tas ir tas komandieru spēks, un te mēs
nokļūstam līdz tam cilvēka faktoram, ka tas ir mega svarīgs cilvēka faktors. Un mēs atkal varam kāpties atpakaļ un runāt ģimeni. Kāds tur ir tas cilvēka mammas un tēta faktors, viņu uzskatā, bet tur mums nepietiks ar stundu, kas mums ir atvēlēta. Tāpēc varbūt jautājuši Baibai un Ingusam, jums abiem. Jūs noteikti piekritīsiet, instruktoram ir ļoti liela loma. Instruktors tev var pacelt spārnus un var nolaist tos spārnus un nocirst, vai ne? Baiba. Tā ir, es tam varu ļoti labi piekrist. Man pašai bija personīgi pirmais instruktors, kas man iedeva to asumiņu iekšā, lai es varu iet tālāk. Un tad man nomanījās instruktors. Un tad man tā kā bišķiņa aplauza tos spārnus, jo tā kā es no viņa tā kā īsti nevarēju dabūt to uguntiņu iekšā, jo viņš bija foršs, viņš tiešām, man paldies viņam, bet tad, kad es nomainīju skolā citur instruktoru, tad atkal es tā kā dabūju tā kā pacelt uz augšu, jo es sajūtu, ka atkal ir kaut kas man piesaista vairāk pie tā cilvēka. Jā, instruktoriem ir ļoti liela nozīme. Man ir sanācis strādāt kopā ar, mācīties pie dažādiem instruktoriem, kur var redzēt to, ka viens nāk uz darbu ar ļoti lielu prieku, atdevi ir gatavs strādāt ar jauniešiem, atdot sevi, lai padarītu viņus labākus, un tad ir citi, kas ir ar nedaudz mazāku atdevītu, un tad, tas ir ļoti jūtams, jo tu pats ej ar lielāku prieku mācīties, tu vairāk iemācies, nekā ja tev galvā doma to, ka man atkal jāiet tur sēdēt, un vienkārši tu atsēdi un neko īsti neiemācies. Es pats arī esmu ir sanācis iejusties nelielā instruktora kurpītēs, varētu teikt, kvalifikācijas prakses laikā, ka mēs vadījām nodarbības. Un tā personiskā pieeja, kā tu vadi nodarbības, ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai noturētu to uzmanību uz sevi un piesaistītu cilvēkus mācīties, nevis tur vienkārši atsēdēt. Nu jā, un šeit mēs arī varam runāt par to, ka mēs varam domāt par jaunatnes politiku no ministrijas līmeņa līdz pašai lejai, kā iesaistīt, kā audzināt un tā tālāk. Un varbūt ir jādomā, un noteikti jau par to tiek domāts, kā arī motivēt šos te instruktorus, pasniedzējus, kā viņos uzturēt šo visu dzirksteli. Randa, kāds komentārs par šo varbūt? Jā, nē, piedošana, man laikam nebūs informācijas, kā mēs instruējam. Jā, jūs strādājat pa jaunatni, jā, bet tas tiešām ir skaidrs, ka cilvēku faktors motivācija, te jau mums ir uz tāfeles 2 uzrakstāmas lietas, ar ko strādāt, bet runājot par jauniešiem pašiem, es jautāšu atkal Ingusam un Baibai, jūs droši vien esat bijuši uz kaut kādām iepazīšanās teltīm, displejiem, uz tikšanos skolās, piedalījušies līdzīgi kā mums ārpusēs drošās telts arī štāba bataljons ir gatavs pastāstīt par profesionālo dienestu un runājuši ar jauniešiem. Vai jūs varat pateikt, tad, kad jūs stāstat par savu skolu, par jaunsardzi, kas ir tas, kas jauniešus piesaista? Labi, skaidrs, tur ieroči, tādas lietas, droni. Kas viņus piesaista, bet kas viņus arī atgrūž, kas viņus varbūt baida? Par baidīšanos vienu es varu pateikt, ka es personīgi man pašai bija tā, ka es vairāk par to, ka ir jāiet uz mežu, jāpaliek. Un ir tā, ka meitenēm varbūt ir tā, ka viņas tā kā, nedalīdz galam tā kā to izprot, ka tas īsti nav viņām domāts, jo visu laiku ir apkārt tikai puiši. Un tad tas ir varbūt tas, kas atgrūž, ka nav varbūt tik daudz meitenes. Citur ir, protams, daudz salasās, bet ir, kur ne. Un kas piesaista vairāk, jau ir tie draugi, jo ir tā, ka es ļoti daudz apkārt dzirdu, kad stāsta, kad pēc tam paliek ilgāk. Un ir tā komunikācija visu laiku ar viņiem. Un tā pati sadarbība, jo pēc tam tu tālāk to var izmantot. Tā vairāk, es nezinu, nenāk pagaidām prātā. Cik es esmu runājis, pārsvarā, kas jauniešus piesaista, ir tas, ka ir citādāk mācību vide, un tas, ka nebūs jāsēž vienkārši parastā skolas krāslā, bet ir tā dažādība, to, ka vienā brīdī tu vari sēdēt matemātikā, un pēc tam jau nākamajā skriet pa mežu ar ieroci. Tas daudz ļoti piesaista, un kas gan piesaista, gan atgrūž vienlaicīgi, ir, kā jau iepriekš minēju, meži un meža nedēļas. Jo tas liekas ļoti forši, ļoti aizraujoši, jā, tā ir, bet no otras puses tas arī ir, tā ir nedēļa mežā, tur ir bišķiņ jāsaņemās, un tas nav priekš katra, un tas ir tas, kas arī vairākus atgrūž, bet tikpat daudz pievelk. Tā ka viss ir atkarīgs, tas ir tāds subjektīvs jautājums.
Uldi, varbūt no tās jūsu lielākās jaunsardzes centra perspektīvas. Jā, ja mēs runājam par valsts aizsardzības mācību, tad viens no tādiem apakšmērķiem ir arī noņemt varbūt šo te fobiju no militārā dienesta vai no izpratnes, ka tie ir kaut kādi dīvainie, kas staigā formās un kaut kādi neizprotamie. Un īpaši caur valsts aizsardzības mācības nometni mēs iedodam to iespēju izmēģināt. Īpaši tagad vasarās, ka mēs rīkojam ļoti daudz un dažādas nometnes praktiski visos Latvijas nostūros, un tad caur šo nometni to arī saproti, vai jā, šis te ir kaut kas, ko es vēlos turpināt, vai nē, šis ir pilnīgi nav tas, ko es vēlos turpināt. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi, ka tu jau šajos 17, 18, 19 gados tu saproti, vai tas tevi saistīs, vai tas tevi nesaistīs. Un tajā pašā laikā tu arī daudz labāk saproti, kas potenciāli tev var sagaidīt valsts aizsardzības dienestā, īpaši mēs runājam par puišiem, un tas uzreiz arī iedrošina varbūt, tā kā nebaidīties no tās pavēstes, kas atnāks, vai nebaidīties no tās loterijas, vai īstenībā nevis gaidīt uz loteriju, bet varbūt pašam spērt šo te soli un brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestā, jo tu esi caur šo valsts aizsardzības mācību un nometni esi sapratis, kas tev apmēram varētu sagaidīt, un tu esi pilnīgi daudz krietni gatavāks par tiem jauniešiem, kas saņems pavēstes un kuriem liksies, ka visa dzīve sagrūst. Viens no tādiem elementiem, kas ir gan jaunsardzē, gan Kalpaka, gan Radziņas skolās, bez tā nevar, ir disciplīna. Un Pulkveškungs jautājums jums, kā panākt to, lai disciplīnu jaunieti attīsta, nevis kaut kā salauž vai pakļauj? Pats disciplīnas jēdziens, tad jāsaprot un jāizprot dziļumā. Tad, ko mēs saprotam ar disciplīnu? Katrs priekš sevis, ne tikai tie, kas ir formas tērpā, bet arī civilējās drēbēs. Disciplīna ir noteikumu ievērošana arī tad, kad tevi neviens neredz. Tā ir ideālā pasaule, un to es novēlu visiem. Bet šo disciplīnas momentu mēs panākam ar to, ka mums ir strikta dienas kārtība. Mums ir instruktori, kuri seko kursam, kursa priekšnieks un vēl 2 instruktori. Līdz ar to dienai ejot cauri, tad šie momenti parādās. Kad kungs var apliecināt, ja, ir rīta celšanās, ir rīta rosme, gultas sakārtošana, sevis sakārtošana, saģērbšanās, mācības, dalība mācībās, pusdienlaiks, pārģērbšanās, atkal cits sports, citas nodarbības, brīvais laiks, pašmācības laiks, kurš jāizmanto priekš pašmācības, lai apgūtu zināšanas. Un tādā veidā caur šo dienas sadali, kas liekas varbūt nav tik nozīmīgi, bet mēs arī panākam. Un vēl ir tāds nozīmīgs moments, ka jaunieši atrodoties šādā vidē ilgstoši, varbūt uz jaunsardzi tas neatiec tik tālu, bet Kalpaka un Radziņas skolā noteikti, tad viņi pierod pie šīs kārtības, pierod pie tā, ka jāizdara kaut kas laikā, to jau mums arī apliecināja sarunas sākumā jaunietis, tad arī vēlāk dzīvē pēc šīs skolas, tad arī jaunietis aizejot jebkur, vai viņš iestājas atkal dienestā, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai jebkurā citā mācību iestādē Latvijā vai vienkārši iet strādāt, viņam ir šī sajūta par to, ka ir jābūt atbildīgam par saviem darbiem, vārdiem, ka jāierodas laikā uz pasākumu, jāizpilda solījumi un tā tālāk un tā tālāk. Tad es jautāšu, vai, ja mēs salīdzinām parastu vidusskolu ar militāras ieviras vidusskolu, skaidrs, ka militārās ieviras vidusskola ir vēl tā pievienotā vērtība. Ja mēs uzskatām tā, ka parastā izglītība abās ir vienādā līmenī, tad tur ir vēl pievienotā vērtība, ko cilvēks dabū šīs prasmes un zināšanas. Bet vai no jaunieša militārās ieviras skola, no paša jaunieša prasa kaut ko vairāk nekā no parastās vidusskolas? Absolūti.
tā ir ieiešana rāmī, ja var tā teikt. Ja parastā vidusskola, izņemot to, ka tev stundas sākas 8:30, beidzas 2, nekas vairāk nav. Tev arī jābūt uz tām stundām. Bet šeit ir šis vēl viens rāmis virsū, kā jūs teicu. Mums ir tā dienas sadala. Un daudziem tās ir lielas grūtības. Varbūt mums arī Kadeta kungs var apstiprināt. Bet atkal atgriežoties pie šiem rāmjiem un izpratni par šiem rāmjiem, tad tie, kas nāk no Jaunsardes, viņam jau tas ir ielikts. Un, kā jau minēju iepriekš, šis moments ir ļoti nozīmīgs arī kursa iekšējā dzīvē. Ka ir cilvēki, kas saprot rāmi, un šo rāmi var izskaidrot arī tiem, kas nav nekad bijuši saskarsmē. Tas ir ļoti interesanti, bet tā tas notiek. Ingus, tu māji ar galvu. Kā tur ir ar to disciplīnu, to rāmi un ievērošanu? Nē, sākumā, protams, ir tās savas grūtības, gan kā individuāli, gan kā kursam, to, ka ir savas lietiņas, kas jāievēro, bet ar nedaudz laiku un nedaudz citām pieejām uzreiz viss kļūst daudz skaidrāks un saprotamāks, un ar disciplīnu nav nekādas problēmas pārsvarā. Protams, ir reizēm daži savi gadījumi, izņēmumi, bet kopumā ar disciplīnu tur vienkārši jāpierod pie viņas un jāakceptē to, kāda viņi ir, jo beigās tas tikai tevi uzlabo. Viennozīmīgi, un tā kā Pulkoša kungs jau teica, tad, ja tu spēj būt tāds pats arī tad, kad neviens uz tevi neskatās, nevis izrādīties, ka tu esi pareizs tikai tad, kad pret tevi ir vērstas kādas acis. Randa, no izglītības ministrijas puses ir varbūt jau kaut kādi secinājumi par šo jauniešu militāro ievirzi un izglītību. Jūs tātad, protams, analizēt valsts aizsardzības mācības un vēl citas lietas un skatāties tālāk. Kur jūs saredzat, ko vajadzētu vēl vairāk uzlabot? Es domāju, kolēģi te jau atzīmēja, ka interesi ir lielāka līdz šim nekā ir iespējams nodrošināt vietas. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tikai apsveicam, ka ir iespēja atvērt vēl vienu skolu īpaši austrumu pierobežas pusē. Gan strateģiski raugoties uz to, ka mums ir jāskatās uz valsts pārvaldes, izglītības un citām iespējām, ko mēs varam aktivizēt austrumu pierobežā ar valsts resursiem, vienlaikus sniedzot labumu visai Latvijas sabiedrībai un nostiprinot gan kultūru vērtības, cilvēku resursus tieši šajos reģionos. Tā kā tas ir tiešām labi. Vēl ko es gribēju minēt par to, vai jauniešiem ir papildus kaut kas vēl jāapgūst tieši šajās skolās. Man vispār liekas apsveicam, ka jaunietis pēc 9. klases ir jau spējīgs izvēlēties, kas viņu profesionāli interesē, un tie jaunieši, kuri jau vidusskolā paralēli ir gatavi mācīties vienu vai otru profesiju, visu cieņu viņiem un ģimenēm, un tas noteikti arī ir tāds labs ieguldījums jauniešu jau agrīnā karjeras izvēlē un perspektīvā. Tas, uz ko mums ir jāraugās kopā, kā mēs noteikti varam nostiprināt ne tikai tos, kam ir šī interese, padziļinātā interese, bet kā mēs vēl labāk tos jau uzkrāto pieredzi un zināšanas varam izmantot, lai cik jūs arī daudz jautājāt, kā mēs varam motivēt tos, kuriem tas nav dots ģimenē, kā mēs varam iesaistīt un padarīt viņus piederīgākus Latvijai, tiem, kam tas nav tā dabiski. Bet tas ir labs veids, ir tiešām specializēties, uzkrāt zināšanas, uzkrāt kompetenci. Jaunsardze noteikti brīnišķīgs, sev pierādījis veids, kā strādāt ar jauniešiem, un tad ir tas pirmais solis to šobrīd pārnest vidusskolas posmā. Jaunieši paši ir akcentējuši, ka to noteikti būtu vērtīgi darīt arī agrāk, bet tas ir, protams, kopējs sarunas jautājums, kurā brīdī to ielikt, jo bez šaubām, ka mēs visi gribam no tās skolas programmas dabūt ārā ļoti, ļoti daudz ko, un arī vēl šo. Jā, mēs gribam to ideālo pasauli, kur jau no bērna kājas mēs saprotam Latviju kā vērtību un esam gatavi to sargāt. Man varbūt viens nērts jautājums, Pulkveša kungs, jums. Jums nav arī savā ziņā tāda lielāka atbildība, jo, skatoties, kas notiek infotelpā, ja mēs izlasām arī
Valsts drošības dienesta un militārās izlūkošanas dienesta gada ziņojums, kas internetā ir pieejami par to, kas Latgalē notiek infotelpā, civilajā vidē un tā tālāk. Vai šiem jauniešiem nebūs arī tāds mazlietiņ psiholoģisks spiediens, ka viņiem būs jāsaskarās ar kaut kādiem komentāriem, gan, nezinu, internetā, gan varbūt arī dzīvē, no tiem cilvēkiem, kuriem simpātiskāk šķiet tā puse pāri zilopei? Šis ir viens no tiem jautājumiem, kas jārisina, protams, man kā direktoram un manai komandai. Ja jau tas informatīvais karš pēdiņās liekot ir sācies, tad mēs strādāsim pret šo, protams. Un tāpēc jau šī skola ir šajā reģionā, lai situāciju mainītu, kā jau tika minēts iepriekš. Tā informatīvā telpa, kur daļa jauniešu atrodas, viņa nav gluži tā, ko mēs gribētu redzēt. Jā, šis ir sarežģīts jautājums. Jā, neērts, tiešām neērts, bet mēs no viņa nekur nespruksim. Un te ir tā spēja to mugurkaulu turēt taisnu, neatkarīgi no tā, ko raksta komentāros apakšā zem bildēm, cik mēs neesam redzējuši, arī rādot valsts aizsardzības dienesta mācības, zvērstu, arī zemesardzi mēs redzam, kas jūs esat, tur lielgabala gaļa, tas un tas un tas, un mums ir nākuši cilvēki klāt un saka, kāpēc viņi tā domā? Mēs saprotam, kāpēc viņi tā domā, un tā ir tā cīņa pašam ar savu mugurkaulu taisnu turēšanu. Mūsdienu sabiedrības izpratnes sastāvdaļa par šo komentāru rakstīšanu ir tā, ka tevi neviens neredz. To, ko jau minēju iepriekš, tā ir tava atbildība un disciplinētība, vai ne? Tevi neviens neredz, tu vari likt, ko gribi. Bet mūsu jaunieši iekšpusē viņi zina patiesību. Arī Kalpakas skolā jau 3. kursā droši vien viņi zina, kā notiek iekšpusē. Jā, tas viņām var nepatikt, bet tie eksperti pēdiņās liekot, kuri raksta šos komentārus, man šķiet, viņam nav izpratnes par lielāko daļu no jautājumiem, ko viņi komentē. Varbūt arī viņiem kāds par to maksā, lai viņi rakstītu to, ko raksta. Neesmu bijis klāt, nezinu, iespējams. Uldi. Jā, to, ko es gribu uzsvērt, ka mums gan runājot gan par jaunsardzi, par jaunsargu esamību formas tērpos skolās, gan arī par valsts aizsardzības mācību instruktoru esamību skolās. Ir skolas, kurās mums ļoti labprāt sagaida, kuri ļoti, ļoti priecīgi par jaunsargiem, kuri gatavi izdarīt visu, lai tik jaunsardzi funkcionētu un viss notiktu. Un to, ko arī teikuši, ka tiklīdz parādās kāds formas tērpā, tā uzreiz pārējie visi skolā tā kā ievelk vēderus, ja tā to var izteikties. Ja. Bet esam sastapušies arī ar negatīvām reakcijām, arī attiecībā uz jaunsargiem, uz jaunsargu esamību formas tērpos, un to uzreiz var pateikt, ka mums ir nulles tolerance pret šādām rīcībām, un mēs esam izmantojuši un izmantosim pilnīgi visus līdzekļus tiesiskos, lai ar šo te cīnītos, un ir jau tāds arī pozitīvas sekas, un tas, kas man priecē arī, teiksim, mums bija pagājušajā gadā viens gadījums par jaunsardzi formas tērpā, kur bija kaut kādi iebildumi, un tad man patika, kad no Izglītības zinātnes ministrijas mums bija atbalsts, un mēs vienotā frontē nolīdzinājām visu tā, lai vispār nerastos ne kaut kādi jautājumi. Vai iepriekš, pirms mēs sākām šo diskusiju, mēs runājām par to, ka es jautāju, vai Izglītības ministrijā, vai mēs mācāmies no citu valstu pieredzes par jauniešu militāro izglītošanu, un tad Ulds teica, nē, pie mums brauc mācīties. Var par šo mazliet sīkāk? Jā, mēs laikam tas ir kārtīgi latviešu dabā, visu laiku sevi nopelt sevi, bērt pelnus sev uz galvas un domāt, ka mums nekas neizdodas, tad to, ko es varu mierīgi sirdi apgalvot. Protams, tas nav ideāli, valsts aizsardzības mācība nav ideāla, ir vēl ko darīt, tas pats arī jaunsardze, mums ir ceļš ejams, bet šī te sistēma, šis te mehānisms mēs esam unikāli pasaulē, un patiešām pie mums brauc no daudz un dažādām valstīm, brauc skatīties, neformāli saka, jā, jūs gan esat,
mūsu valstī to iespējams nebūtu iespējams paveikt, jo mums vēl varbūt nav šī draudu izjūta tik liela, kāda ir šeit. Bet jā, mēs esam tāds ar valsts aizsardzības mācību un jaunsardzību, mēs esam ļoti pozitīvs piemērs un no mums brauc un mācās un tā skaitā arī no Ukrainas. Jā. Es no jaunatnes politikas perspektīvas bieži novēroju arī sarunājoties Eiropas telpā. Ja mēs runājam par jauniešu noturību, jauniešu drošību, tikai austrumu pierobežā mēs saprotam šo vārdu patieso jēgu. Diezgan, es teiktu, tikko mēs vairāk esam Rietuma Eiropā, tā tiek runāts par citām svarīgām tēmām šajā aspektā, par mentālo noturību, par veselību, par dzīves prasmēm. Jā, bet tieši to, ka mums šeit ir arī jāizstāv Eiropas Savienība un mums ir jābūt spējīgiem to izdarīt un aizstāvēt savu valsti. Un tas, ko rāda, kādas sajūtas jaunietim rāda dzīve pierobežā ar visu iepriekš pieminēto arī informatīvo telpu, nemitīgajiem tādiem uzbrukumiem, tavas tur valsts pamatvērtībām un apstrīdēšanu, ja, un tas, ka mums ir jānovirz tik daudz resursu aizsardzībai, nevis izglītībai vai citām svarīgām tēmām. To ir grūti saprast tiem, kur šeit nedzīvo. Līdz ar to pilnīgi noteikti šajā jomā Latvija ir vieta, no kuras mācīties. Ir protams, Igaunijā arī virziens ar šo te mācību skolā, kur ir gan obligātā, gan brīvprātīgā daļa, un tur šīs nometnes nav obligātas, bet ir brīvprātīgas, vai Somija, kur bez šaubām mums ir labs paraugs daudzos civilās aizsardzības un drošības jautājumos ar vienu no visgarākajām Krievijas robežām, kur arī ir iespēja apgūt šo, es nezinu, kā tieši viņi sauc, bet arī aizsardzības mācību un ar tā skaitā civilo aizsardzību ir, bet es teiktu, ka tā pieredze vairāk vai mazāk būs tieši šajā pierobežu zonā. Jā, manuprāt, dzīvojot šeit, mēs esam ļoti bieži arī mēģinājuši, sargāsim bērnus, nestāstīsim, kas notiek Ukrainā, un jaunieši un tam līdzīgi. Bet, manuprāt, ka mēs esam tādā situācijā, ka tas mums kā pieaugušiem ir pienākums un bērnam ir tiesības būt izaudzinātam vai ka viņam ir iemācītas šīs kaut kādas pamatprasmes izdzīvošanā, izprast situāciju un spēt rīkoties. Un tas, manuprāt, ir tas, ko mēs cenšamies caur jaunsardzi, caur valsts aizsardzības mācību mācīt, un es ļoti cerēju, ka tas ir izies daudz plašāk, jo, manuprāt, tā domāšanas maiņai nedaudz jāpamainās, īpaši attiecībā uz bērniem, ja, ka bērniem ir tiesības arī iegūt šīs zināšanas. Jā, mums zālē un arī tiešraidē skatītāji, kas varbūt nav saistīti nekādā veidā militāro jomu, nav ne zemesardzē, ne paziņas, ne draugi nav. Un cilvēks kā sabiedrības loceklis skatoties jums uz ministriju, uz jaunsardzi, uz Kalpaka un Radziņu skolu un tā, rodās jautājums, kā mēs sabiedrība varam jums palīdzēt? Kā? Varbūt es sākšu ar Baibu un Ingusu. Kas ir tas, ko jūs sagaidat tajā savā ceļā no sabiedrības? Tādu savu veidu iejūtību, to, ka mēs mācāmies tādu salīdzinoši bīstamu profesiju, kas prasa no sevis upurus un tā. Iepriekš gājām par tiem komentāriem, par to lielgabalu gaļu un visiem tiem komentāriem. Jā, vienkārši to, lai tāda nav un atbalstam un noneicinam cilvēkus. Tad atbalstu tam, ko jūs darat, ka tā ir vērtība, jā? Jop. Uldi? Šis tāds ļoti, ļoti globāls jautājums, par kuru varētu šeit uzrīkot atsevišķu telti, manuprāt. Bet tā ir droši vien, kad izpratne vai... Ja mēs runājam par jaunsardzi kopumā, tad pateikt, ka mums nav atbalsta, tad man būs jāsamelo. Ja vairāk nekā 9200 jaunsargi, mēs esam viennozīmīgi lielākā bērnu un jauniešu organizācija šādā skaitliskā ziņā. Un mums ir šīs te atbalsts, mēs saņemam atbalstu gan no pašvaldībām, gan no skolām, un ir šī te izpratne. Mums pat īstenībā nepietiek resursu, lai mēs varētu būt visur tur, kur mēs varētu būt. Tā kā tur, ja mēs kaut vai šajā pašā ceļā turpināsim, manuprāt, tas jau būs ļoti, ļoti labi.
Pulkveškungs, jums varbūt kā skolas direktoram bez sapratnes un atbalsta varbūt vēl kaut kas nāk prātā, kā sabiedrība var jums līdzēt? Es gribētu, lai sabiedrība ir zinoša, lai viņi arī kaut maz drusciņu vairāk nokoncentrē savu fokusu uz šo te valsts aizsardzības jomu. Sabiedrība grib šo jautājumu novirzīt vienā virzienā tikai uz bruņotajiem spēkiem, varbūt uz iekšlietu struktūrām un viss. Dzīvo burbulī laimīgā, ka nekas nenotiek, bet notiek. Te jau minēts bija arī informatīvais karš, reāls kara darbība Ukrainā, kas patiešo ietekmē mūs gan caur tiem droniem, kas pārlido pāri, gan arī informatīvajā telpā. Es vēlētos, lai sabiedrība maz drusciņu vairāk uzzina par šiem jautājumiem. Kādā veidā tas ir katra pārziņā, lai gan tās iespējas ir lielas, gan interneta dzīvēs, gan raidījumi speciāli, gan arī šāda veida pasākumi. Tādā veidā viņi arī varbūt mazāk komentēs. Viņiem būs lielāka izpratne par tām norisēm, kas notiek bruņotajos spēkos un ap aizsardzību. Protams, arī vēlētos, lai jauniešu virzienā tagad sveiciens, izlemjot saistīt savu dzīvi varbūt ar valsts aizsardzību vai arī plānojot iestāties vienā no šīm skolām. Par to jau jāsāk domāt 6. un 7. klasē, lai tavas atzīmes būtu attiecīgajā līmenī, ka tu vari tikt iekšā. Bet tā nav tikai tā robeža, ka tu tiec iekšā skolā nosacīti, ja gribu likt pēdiņā šo vārdu tiec iekšā. Bet tas atkal šai sabiedrības daļai, kas ir jaunatne, būtu motivators mācīties. Un caur ilgstošo mācīšanos atkal pierodi mācīties. Un tas noder jebkurā vietā dzīvē, ne tikai šajās skolās. Nu, cienījamā sabiedrība, ja jums ir šobrīd kāds jautājums, jūs varat droši celt roku un jautāt kādam no mūsu viesiem, jo diskusija lēnām jau rit uz nobeigumu. Es gribētu vēl pajautāt jums, vai līderību skaidrs, līderību var iemācīties, ir visādi kursi un tagad vairāk kursu kā saprašanas par līderību, bet vai atbildību par savu zemi, to, ko es vienmēr saku prāta vētrā, ir dziesmā, ka neviens šo dziesmu mūsu vietā nedziedās, kā tikai mēs, vai šo atbildību par savu valsti vispār var iemācīties? Vai tas nāk no kaut kurienes, ģimenes, vēl, nezinu, pārliecības, vēstures? Viennozīmīgi to nevar iemācīties 10 stundu kursā. Tas ir ilgstošs process, viņš sākas ģimenē un iet cauri visiem jauniešu attīstības posmiem. Pirmskola, pamatskola, skola, vidusskola, profesionālā vidusskola un tā tālāk un tā tālāk. Tas nav vienas dienas jautājums, un šajā te plašākajā izpratnē sabiedrībai mums katram ģimenei ir nozīmīga loma. Noteikti, ka var. Varbūt grūtāk bērnu vecumā, jo bērna uzdevums ir būt ģimenē. Protams, ka bērns sekos tam, ko saka viņa vecāki un vecvecāki. Savukārt jaunieša vecums ir tas vecums, kurā jaunietim veidojas arī vērtības no viņa draugu loka, no viņa izglītības loka, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs vecums, kurā tad arī likt, nepierādīt, bet parādīt, piedzīvot šo te valstiskumu, un tas ir tātad, vecums 12, 13, 14 gadi uz augšu, kurā tad arī jaunietis var pārņemt vērtības no apkārtējās sabiedrības. Vai mēs to iedosim agrāk, es saku, varbūt arī iespējams nē, kaut kur tur, kur ģimenēs šīs pārliecības nav, bet noteikti no jauniešu vecumposma noteikti tas ir iespējams, tikai ir jāatrod veids, kā to izdarīt. Tas, ko mēs arī redzējām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ka bija šī te jaunā paudze, kurai atšķīrās domas no saviem vecākiem un vecvecākiem, vai tas bija vienkārši nē, bija jaunieši, kur dzīvoja uz ielas, jā, viņi nevarēja iet mājās, kuriem joprojām ir atšķirīgi viedokļi ar savu ģimeni.
tās ir tās, diemžēl, sekas, un es domāju, mums jādomā, kā šādiem jauniešiem palīdzēt noturēties savā pārliecībā, bet atbildot uz jautājumu, vai? Jā, es domāju, ka jā, tas ir iespējams. Baiba un Ingus, vai jums ir bijusi situācija, tāda grūta situācija, sarežģīta, kur jūs pārvarējāt, un pēc tās jūs sapratāt, jā, es varu daudz ko vairāk, nekā es domāju līdz šim. Ir kāds piemērs? Jā, tas bija 4. līmenis. It kā jau liekas, ka... Paskaidro sīkāk, ko tas nozīmē? Tad, kad tu... Tas ir jau 4. līmenis, tas ir augstākais līmenis jaunsardzes apmācībā. Jā, paldies. Tas bija tā, ka man bija ļoti bail, man bija ļoti liels stress braukt vispār uz to nometni, jo es nezināju, ko es tur varu sagaidīt. 3. līmenī es gāju 3 reizes, man neļāva vienkārši gadi iziet, un es domāju, ka tas tā kā ir trakāk nekā 4. līmenis. Un es aizbraucu tur, man vienkārši likās, ka es braukšu tūlīt mājās, un bija tā, ka mums bija orientēšanās, un es visu laiku skrēju no punktiem uz punktu, un man jau pēdējās minūtes iet, un es saprotu, ka es esmu visu laiku nokļūdījusies vienā punktā. Es skrienu atpakaļ, es sāku no jauna. Un tad jau man bija tāds, ka es vairs nevaru, bet man ir jāpiespiež sevi iet tālāk. Un tad es skrēju, un es atkal pie kaut kāda punkta nokļūdījos. Es skrēju atpakaļ, es sāku no jauna. Un es ar acīs inštitūram saku, viss, es nedarīšu vairāk. Un tad, jā, es sapratu, ka es ar dusmām, tiešām ar dusmām skrēju. Es nokritu, bet es tāpat piecēlos, es aizskrēju tālāk. Un es izdarīju, un es sapratu, ka man nepietiek punkti, lai es nokārtotu orientēšanos. Un tad es atnācu atpakaļ uz kazarmām. Mums bija brīvais laiks, un es sēdēju, un es vienkārši skatījos uz zemes un domāju, kā tas ir. Es vienīgā nenolikšu orientēšanos, un tas būs vienīgais iemesls, ko man iegāza, lai es nedabūtu uzšītu un nepabeigtu 4. līmeni. Un tad es arī kaut kā saņēmos, un pēc tam man pienāca inštitūrs pateica, ka man tomēr viss pietiek, un tad, jā. Jā, man tagad spilgtākā atmiņa ir nesens notikums, kur bija Berešu maršs. Situācija tāda, ka mēs ejam, kājas jau beigtas, iet jau daudz kilometri, tulznas, viss sāp, viss ir slikti. Bet tur pasties savu blakus un redz to, ka tev ir blakus biedrs, kuram arī ir smagi, un tu saproti, ka jums abiem ir smagi kopā. Un, tas, ka abiem ir smagi, nozīmē to, ka jums ir bišķiņi vieglāk jau uzreiz. Un ir arī, protams, jāpaņem kāda cita biedra soma, ja ir tā ļoti grūti viņam, un pēc tam viņš varbūt paņems tavu somu. Bet galvenais ir atbalsts šādās situācijās. Jā, tas ir tā kā skrējēji kādreiz, kas skrien maratonus. Skrējēji saka, ka grūtības aizmirstas, bet lepnums pēc tam paliek. Mēs esam pavadījuši teju stundu domājot par šo jautājumu, kā aug Latvijas aizstāvi, secinājuši, ka ne tikai jaunsardze, zemesardze, valsts aizsardzības mācība profesionālais dienests, tur jau neieliek tā visu iekšā. Tādu pakotni, programmiņu par to, ka ir vērts sargāt to visdārgāko, kas mums ir. Tas viss sākās ģimenē. Bet, ja jums katram ir jāatbild, varbūt sāksim no Randas uz šo jautājumu, kā tad tiešām viņi aug? Vai viņiem ir viss, kas viņiem ir vajadzīgs? Kā kuram? Kā kuram, jo pārsvarā es domāju, ka iespējas ir, un viņas ir, baidos nosaukt jebkādu procentu, bet noteikti jau tuvāk 100 nekā viduspunktam, kur gan bērnu dārzos, gan skolās mums ir gan šī pilsoniskā līdzdalība, gan iespēja apgūt aizsardzības mācību, iestāties jaunsardzē, svinēt valsts svētkus, vismaz skolas vidē, ja to nedara ģimenē. Mums ir daudz pasākumu pilsētu vidē, kas ir pieejami ikvienam, kas noteikti arī ir jāatzīmē. Mums ir daudz nevalstisku organizāciju, kas palīdz arī Daugavpilī, arī Austrumu pierobežas pilsētās, kur var iesaistīties ne tikai militārajā jomā, bet brīvprātīgajā darbā, aizsardzībā, skauti, mazpulki, ļoti daudz tādas iespējas. Tā kā tie, kuri meklē šīs iespējas ir, bet
joprojām mums ir iespēja tiem, kuri mērķtiecīgi meklē, kā no tā izvairīties, atrast šīs vietas, kā no tā izvairīties. Tā kā ir vēl tās vietiņas, kuras var atrast to vienu īpašo skolu, vai atrast tos interešu klubus, kuras varu atrast tās savas un tikai savas šaurās intereses, kas nebūs valstiskas. Tā kā tas vēl ir tas palikušais fragments, ar kuru mums ir jāstrādā. Bet, protams, tam, kam ir interesi un tam, kam ir šī vēlme, noteikti iespējas arī ir. Baiba, vai visa kā pietiek? Ir tā, ka pietiek, bet ir tā, ka, ja tu pats gribi sev tā kā izaudzināt, ielikt to disciplīnu iekšā, tev vajag tos izaicinājumus, tev vajag tā kā cīnīties par to, lai tu varētu 100% būt tas, ko tu pats vēlies. Pulkveškungs. Nav ko daudz teikt, bet varbūt teikšu tā, ka pasivitāte nav kolektīva diagnoze. Pasivitāte ir mūsu individuālā attieksme. Un jo pasīvāks tu esi, jo mazāk iespējas tev ir. Līdz ar to tad novēlējums atkal visiem, gan jauniešiem, gan viņa vecākiem, jebkura gadagājuma cilvēkiem, esiet aktīvi un jūs atradīsiet iespējas izglītoties, piedalīties un sniegt atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams, gan praktiski, gan ar zināšanām, gan arī varbūt kādā citā veidā. Neesiet pasīvi. Jā, ja mēs runājam par valsts aizsardzību, es domāju, ka mums ikvienam vajadzētu saprast, ka tas nav valsts aizsardzības resora uzdevums, ka valsts aizsardzība tas ir mūsu ikviena pienākums. Un mums ikvienam jābūt ir ieguldītājiem šajā visā, un te jārunā jau sākot ar kaut šīm te individuālajām lietām, ka es zinu, kā rīkoties, kaut vai, ja ir atnākusi telefonu man kāda izziņa. Bet šeit es varbūt vairāk gribētu akcentēt šo te atbildību arī ikvienam, kurš strādā ar jaunatni. Te nav runa par jaunsardzi vai valsts aizsardzības mācību šeit kaut vai par keramikas pulciņu kaut kur Latgalē, ka arī caur šo te, vai caur futbolu, vai caur hokeju, tu var veidot piesaisti vietējai kopienai, piesaisti pilsētai, piesaisti, un tad tālāk jau veidojas ar šī te piesaiste valstī. Tā kā nav jābūt aizsardzības resorā, lai varētu veidot un aktīvi strādāt un aktīvi, teiksim tā, darboties ar jauniešiem, lai viņiem veidojas šī te sasaiste ar šo valstī daudz spēcīgāk. Jā, es uzskatu to, ka ģimene un valsts man ir sniegusi visu nepieciešamo, un tur vienkārši paliek pēc tam mana personīga atdeva, cik ļoti es pats gribu iesaistīties. Es domāju par taviem vārdiem, un es domāju, kaut vairāk būtu tādi jaunieši, kas spēj tā domāt, tā sajust, tā kā to Ingus saki, un neviena zināšanas jau jaunieta nepadara par Latvijas aizstāvi, bet tā apziņa, ka Latvija ir tā visa mūsu kopīga atbildība, tā mūsu rīcība un reizēm arī bezdarbība jau veido Latviju. Bet jā, mēs atkal iebrauksim tādā dziļā filozofijā, jo te mums pieskāramies daudziem jautājumiem, par ko mēs varam vēl dziļāk iet un runāt. Bet jums sakiet katrs vienu īpašību, bez kuras nevar izaugt Latvijas aizstāvis. Viena īpašība. Ingus, varbūt sāksim no tevis. Kas ir tā viena īpašība? Nu, varbūt es iedošu savu artavu, lai jūs neteiktu to vārdu drosme, es teikšu šo vārdu drosme. Jo reizēm ir drosmīgi izvēlēties darīt kaut ko, kas nav vērti. Nu, es teiktu, ka neatlaidība, jo, ja tev ir kaut kāds mērķis nosprausts vai arī kaut kas ir jādara, tad tu to dari, kamēr tas ir izdarīts, nevis atstāja pusmastā. Manuprāt, zināt, kā arī tā ir, neskatoties to, kas tev apkārt vai kāda informācija vēl, ka tu mēģini pats padziļināt, saprast, priekš sevis izprast, kas ir viens, kas otrs, kas ir trešais. Un manuprāt, šī zinātnē novada arī tālāk jau pie izglītības. Un, jo izglītotāka būs mūsu sabiedrība, jo drošāk mēs būsim. Es nosauktu pacietību, jo, ja tev pietrūks pacietība, tad tu kādu lietu arī vari nomest un aizmirst par viņu. Bet šeit, ja mēs runājam mūsu šīs dienas sarunas ietvaros, tad mums jābūt pacietīgiem, lai savu mērķi sasniegtu un paveiktu
iecerēto. Man izkrita rauga no galvas. Kamēr Baiba domā, Randa? No īpašībām es minētu atbildību par sevi un atbildību par saviem tuvākajiem, savu ģimeni, savu kopienu un savu valsti. Nu, es teikšu mērķtiecība, jo tomēr tev ir to pašu, ko Ingris teica, kad tev ir jātiecās pēc tā mērķa, jo tev nebūs mērķis, tu arī neko neredzēsi. Jā, ir tāds teiciens, ka vajag darīt pareizi, nevis viegli. Un nevienmēr tas pareizais ceļš ir tas vieglākais ceļš. Tāpēc paldies Baibai un Ingusam, ka jūs šo ceļu ejat. Paldies arī jums, ka jūs strādājat, lai viņi šo ceļu var iet. Un es teikšu paldies arī jums, ka atnācāt un veltījāt to stundu, jo tiešām siltā vasarā stundu var darīt jebko citu, bet jūs atnācāt, izvēlējāties un varbūt arī tiešraidē izvēlējāties šo stundu veltīt šim jautājumam, kā aug Latvijas aizstāvi. Paliksim pie tā, ka sabiedrības atbalsts, iejūtība, zināšanas tikai palīdzēs šo ceļu iet. Es atgādināšu, ka pie mums šodien viesojās Ingus Baškars, kas ir Pulkveža Kalpaka profesionālas vidusskolas 3. kursā students, Uldis Zupa, Jaunsardas centra direktora vietnieks mācību un izglītības jautājumos, pulkvedis Vilis Bauska, ģenerāļa Pētera Radziņa, profesionālās vidusskolas direktors. Līdz 23. jūlijam skolā notiek uzņemšana, vai ne? Jā. Paldies par atgādinājumu visiem. Baiba Felkere, Jaunsargu pašpārvaldes koordinātore un arī izglītības un zinātnes ministrija Jaunsardas politikas nodaļas vadītāja Randa Ķeņģa pārstāvēja. Paldies. Jaunatnes. Piedodiet, divreiz jau. Paldies, ka atnācāt.